ka vietā būs jauns dižkoks. Šorīt ar speciālas tehnikas palīdzību iestādīts jauns 9 metrus augsts ozols. Tas bijis 1,5 tonu smags un aptuveni 25 gadus vecs ozola dižstāds, kas uz Latviju atceļojas no Vācijas. Tas ir lielākais koka stāds, kāds jebkad dēstīts ne tikai Rīgā, bet visticamāk arī visā Latvijā. Jā, Vincent, vai arī citiem pavasara darbiem būs piemērot laika apstākļi, par to Kristaps Tālbergs. Sveiks, Kristaps! Labvakar! Labvakar, jā. Nu tik, cik skaista, brīnišķīga un saulaina bija šodien, tik lietaina, drēgna un apmākusies būs rītdiena. Nokrišņu zona sasniegs Latviju, daudz viet līs lietus, bet cik silts būs rīt un arī nedēļas nogalē, par to tūlīt laika ziņās. Jā, paldies, Kristap, bet sportam gan laika apstākļi vienmēr piemērot. Labvakar, Jāni. Labvakar, jā. Sporta spēles šobrīd tiek pārsvarā spēlētas telpās. Latvijas klubām Ventspils, diemžēl neveiksmīgs Eiropas izaicinājuma kauss. Viņiem šis turnīrs beidzies, bet Latvijas hokeja izlase piedzīvojas zaudējumu pirmajā pārbaudas spēlē. Vairāk par to sporta ziņās. Bet mēs atvadāmies līdz rītvakaram. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos! Brīnišķīgi skaista bija šī diena, spīdēja saules, zilas debesis, bet rītā kā mūsu sasniegs nokrišņu fronte būs apmākusies, lietaina un diezgan drēgna diena, jo pūtīs arī diezgan brāzmaini tieši dienvidu austrumu puses vēja ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē. Un patiesībā laikapstākļi būs diezgan tādi pēlēcīgi ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Eiropas vidienē, bet ne Spānijā. Tūlīt jūs redzēsiet un droši vien apskautīsiet, kā rītdien klāsies Spānijā. +20, +24 grādi, vasara, pavasars, sauciet kā gribiet, patīkam laikapstākļi būs Spānijā. Bet Britu salās vairāk mākoņi, tur šī fronte vēl joprojām ietekmēs laikapstākļus, +16 grādi, daudz vieta Eiropā, arī Berlīnē +18, daudz mākoņu, un šie mākoņi pietuvosies jau rīt, gan šajā naktī, gan arī rītdienas laikā tieši arī Baltijas valstīm gaisa temperatūras +3, +8 grādi. Šajā naktī nokrišņu zonas sasniegs jau Latviju un pie